Te jau tā kā senos laikos jājautā, ko te labu dod? Jā. Gaļu. Oi, kāds parasti. Bet Patriks vairāk neminūt, jā? Nu kā, ar apetīti lūdzu? Labi, nesūdzās? Nē. Vēders ņem pretī, jā? Aha. Ka jāiet tajā krastā. Turī. Kā jaunkundzēm ar apetīti? Labi. Maizi vajag daudz un dik. Tik daudz. Vairāk Tev ārā netek? Tas ir labi. Tad citām ir izlādumā bildes, neaizmirst. Es gribu paskatīties ļoti. Es uzdāvināšu tev vienu. Jā, paklausies, tad jau laikam nāk. Jā. Abām ar Terēzi. Uzmanību! Mīļie draugi, mazpulcēni, visi tie, kas kļūst par mazpulcēniem, šodien jūs esat sapulcējušies, mēs esam sapulcējušies Daugavas pilsētas teritorijā. Te bija tā saimnieciskā pilsētas komanda. Tā kā mēs esam darbīgajā vietā. Un šeit ar kopīgiem spēkiem esam iekārtojuši nometni. Par godu tāpat saulīte uzspīd un Kristap tūlīt nošķaudīsies par godu tāpat. Bet, lai nometne tiešām būtu atklāta, ir jāpaceļ mazpulcēnu karogu, jānodzied mazpulcēnu ģimna. Protams, karoga pacelšanu uzticēsim mazpulku vadītājām. Matisonē. Daugavmalē pirms 1000 gadiem. Aplausi! Urā! Mums ir kā gribat vai negribat, tie ir jāiejūtās būs kā dotāji un vadītāji. Kas ar jums šajās 6 dienās darbosies? Tātad liels uzdevums un liels scenārija rakstīšana un gatavošanās 12. septembrim
ir skolotājai Irai. Sadarbību aktīvu. Kalpoju Latvijai. Ai, Dievs, skolotāja Ailita rotas gatavos un taisīs mums par taidiem senlatviešiem. Mēs ieliekam tiešāk jāiet. Pārējie. Tālāk ļoti aktīvi mums palīdzēs skolotājs Andris Ceļvalnieks. Tālāk. Un šakurīt, lai jūs viņus redzētu jau pa 100 kilometriem, kad iebildēties pēc 100 metrus no galvā. Ar keramiku nodarbosies. Senos traukus taisīt, tikai neplēs. Skolotāja Inta. Mums visu laiku palīdzēs, fotografēs un filmēs, lai šie neaizmirstamie mirkļi paliktu mūžīgā atmiņā. Gaišā piemiņā arī. Jā, lūdzu aplausies, arī ar jums strādāšu. Visas dienas. Baigi labi. Ar jums kopā būs skolotāja Gunta Apsīte, atceraties? Ar rītdienu. Tālāk ar jums strādās un stāstīs, kas kurā vietā atradās un kas kurā vietā notika. Tieši un tā visa būs jāsaliek tajās lielajās bedrēs, tur augstā tāda liela bedre. Tā mums ir jāmēģina aizpildīt pa šo te nometnes laiku. Tā, ka darba ir ļoti, ļoti daudz. Kam ir ķirpis? Nāka piestrādājas, tā būs skaisti, nevis kaut kāds ķepļakurs. Galvas ir končas, bet Nē, končas nē. dažādas galvas ir tātad dažādas. Nē, tas būs noslēgumā par šī te. Oi, šodien es šādu. Oi, nu, Viņas jau visu. Pa skaistāko vainagdziņu. Līdz vakariņām. Novērtēšana vakariņu laikā. Nu, vai pēc vakariņām tajā laikā. Nedrīkst šaut uz cilvēkiem. Tagad tūlīt viņa beigs kafīt dzert un tūlīt nāks neuztraukt. Briežus vajag, briežus. Visu dienu ir nostrādājusi. Tā drīkst. Skatāj, kāda veida vainagdziņa? Jebkāda. Paka meitenes, drusiņ uzgaidiet, ar tērpiem neiet projām. Reku, tur ir diegi. Pie skolotājs Guntas un Ingrīdes. Kas ir Edmunda? Viņam būtu pielīdz. Kas spļaudās. Man sapalīs sloks. Tu, kurā esi komandā uzvarētāja vai? Tas vēl paņēma pret mūlīgs, jūs varat taisīt paši, mēs nemaz nemākām. Rukidīni, tas bija grūti. Jā, var. Nogurā, Agri. Andrīt, lūdzu, to komentēt. Labi, mēs braucam pēc vakariņām. Man vajag jūs, skolotāji. Rūta, čau! Jāgi tā. Tu vispār izskatās diezgan jotīgs. Viņam jau arī vajag tādu platu, viņam vajag platiem pleciem tādu uzmalku. Visvienkāršākais ir kartupeļmais. Mums jau audu miegs, vienkārši domāju vēl. Īstenībā, pagā, kas par atnāc šoparīnu?
kaut ko apakšā. Mums ir arī tur tādi vīrieši, kuriem ir ziņa apmetni. Redzi? Redzi? Bet vienalga kreklam jābūt apakšā. Sarunāsim kā, es tam kreklam kā viņi sākas, jā? Edijos. Man viņam ir jāram ar adatiņām, jā? Jogitiņ, padod lūdzu man. Tev ir. Sāc šito. Tā, pietur ar rotu. Vai, cik tu smaki, esi sašījos, ka man nav. Ļoti labi. Ideāli. Mēs varētu, to izdarīt uzmanīt. Kaut ko vienkārši taisni. Jā. Tāda mums ir, mēs varam to izdarīt. Tā, kas mums būs šeit apakšā? Man uz kuriem būs to vīli? Redzēs, varbūt mēs to šķēlams netaisīsim. Šauj! Jā, mums būs maciņas. Tu tā nevajag maciņas. Tā, jūs varat kaut kā sastāties tādā rītā, lai mēs kā redzam, nespiešties viens otram. Tu iesprācis. Labīdies! Skuldā! Skuldā man! Skuldā man nav maciņas. Man tā, kā ir Dabats nazīti vai kaut ko. Kad mums vajag nazīti taisīt? Tagad es lāsu, man ir. Kur tā grāmata? Labi, jau puikiem, es jau Pulti ir sadalīta tāda, jā? Jā, divām daļām ir. Tāds ir austrumu lejotāju tautām, jā? Pakaļtāji nolauks, jā. Kad te viņam nāk tāda pati figūriņa vesela. Atrast otrā pusē Salaspils laukskolas kaplaukā, sievietes kapā. Tur var skaidri redzēt, ka viņam te cīrivs ir, jā. Viņš ir cīrivi bruņots vīrs. Jā. Un to uzskata arī, ka tas ir, kad veidojās sev tādas izciltīgas ģimenes, jā, kur bija vīri, kas nodarbojās ar karošanu. Un bija profesionāli karotāji, ka viņas sievas varēja nēsāt šādu te atšķirības vīru. Kā podniekiem veicās? Labi. Kā vienmēr labi. Un kas tur būs tagad? Un kādā veidā jūs taisīsiet? Mēs taisīsim kā lapas, un tad ieliksim lapas, un tad no māli ieliksim. Ar rokā veidosiet, jā? Jā. Un tiešos tad ņemsim ārā. Skaidrs. Un tādēļ zina, vai ne? Jā. Nu, jā. Jā, tāds liels meitenīte. Stripa. Skulda, man jāšauj būs šitām vēl un šitām. Jā, abas šīs te malīgas. Un kas jums tur būs tagad? Kas mums tur būs? Naudas maks, ne tik kaut kāds maciņš. Un tur arī maciņi top? Naža maciņš. Aha, maks, nezinu, tā varētu teikt pašiem, jā? Man ir koks. Un tad meitene bruņosies, ja pie būs saimniecības naži. Arī bruņosies. Nu jā, meitenes jau vienmēr dušīgs bijušas. Jā, aizstāvās. Jā. Tādi uzmācīgi jums tie zēni, jā? Jā. Gadās. Neļauj gulēt. Tas ir tā viss. Padomā, ko? Jā, vakar gulēju. Jā, uzstāst. Bet vai viņam sārā miegs?